Nu ko, šodien pilnīgi un absolūti apsolījos atdoties ģimenei. Dēliņam, sieviņai. Nekādu darbu, nekādu haltūru un arī pa māju neko. Sieviņa izdomāja, brauksim pavizināties ar motociklu. Nu, doma laba. Apģērbāmies, aizbraucām. Dēls pie kaut kāda krustojuma saka, vai, klausies, aizgrib suši. Viņš gurīgs, ko suši nekad nav ēdis. Viņš tikai dzirdējis par viņu kaut kur bija droši vien, es nezinu, tur. Kaut kāds čoms pastāstīs vai teļukā ieraudzīs. Domāju, nu labi, aizbrauksim. Iebraucām vienā kafejnīcā. Vienmēr sakot, visi kaut kādi veci apvējojušies. Visi kaut kādi, es nezinu, tur cieti mīksti tādi, nu, grūti pateikt. Tas, kam bija jābūt ar lasim, man liekas, tas nebija lasis. Man liekas, tā bija forela. Bet, nu, vienkārši bezgaršīgi. Vienkārši garšas nekāds, nulle. Un kas tur tā plus mīnus iepriecināja, tad diezgan garšīgi sojas mērķis. ar to arī viss. Tagad arī mājās beidzās granulas. Tāpēc, kad apkurs sezona joprojām vēl nav beigusies, nu, tagad ar dēlu ejam, jā, dēliņ, mūsu, braucam uz vietējo veikalu, mēs ar dēlu, es pavadu viņu ar velosipēdu, sieviņa mašīnu, nopirksim granulas, ieliksim, lai mājās silti ir. Sadāk tagad pa dienu jau ir forši, bet kā nāks vakars, tā zeme augsta, mitrums nāks iekšā. Nebūs forši. Saslimt tagad vasaras sākumā arī baigi spēcīgi negribās. Tā kā, nu, šodien tāda baigi foršīgi izdzīvot brīvdienu. Vēl šitais te mocim, kamēr mēs bijām tajā kafejnīcā, kāds bija uzsēdies virsū uz motociklu, un gāzes ručku sakruķījis. Es nebiju aiztaisījis ciet benzīnam padevi un sakačājis. Man bija vienmēr sakot no karburātora visu benzīnu iekšā. Dabūju kruķīt tik ilgi, kamēr akumulators nosēdās. Un pēc tam dabūju tur, labi, ka tur tāds uzkalniņš bija. Un no uzkalniņš te ar razgončiku iestūmu. Nu, tur jau normāli viss aizgāja. Tā, labi. Lai jums arī labs sestdienas vakars.